Sveicināti! Kas ir interaktīvā tāfele? Patiesībā tas ir liels ekrāns, uz kura projektors veido datorā redzamo attēlu. Ir divi interaktīvās tāfeles veidi. Strādājot ar Prometīna aktīvo tāfeli, tiek izmantot zīmulis, bet otra veida tāfelēm izmanto pirkstu. Prometīna lēmums par zīmuļu izmantošanu ir apzināts un pārdomāts. Bērni no agrīna vecuma jau ir pieraduši darboties ar zīmuli, jo tas ir ērti. Mēs nolēmām, ka vēlamies tāfeli, kas vislabāk atbilst tās mērķim. Mēs gribējām tāfeli, kas būtu radīta darbam klasē. Tāfeli, kurā tehnoloģija kalpo galvenajam, kā labāk mācīt un mācīties. Cilvēkiem nav jābaidās no interaktīvās tāfeles. Viņiem vienkārši tā ir jālieto. Skatieties, cik ērti tas ir. Es uzklikšķinu uz zīmuļu ikonus un ekrāna apakšā iznīc zīmuļi. Tagad, bērni, paskatieties ļoti uzmanīgi, jo es šeit kaut ko uzrakstīšu, un jums jāpasaka, kas tas ir pa skaitli. Vai redzējāt? Paskatīsimies, vai jums ir taisnība, vai tas nav aizraujoši? Mēs pārzīmēsim attēlu. Uz citām tāfelēm nav iespējams nokopēt zīmējumu. Mans dzeltenais zīmulis. Iedomājieties, bērni, ja jums būtu zīmējums un jūs to varētu pārzīmēt uz tāfeles, piezīmēsim vēl. Tagad mums ir divi melni riteņi un dzeltens auto. Palielināsim to mazliet. Vai zināt, ko vēl mēs varam darīt? Ievietot fonu, vai nav jauki? Mācoties, mēs izmantojam gan attēlu, gan tekstus. Mēs esam apskatījuši zīmējumus, tagad apskatīsimies, kā programma ļauj iesaistīt tekstu. Kāda ir stundas tēma? Makbets. Uzrakstīsim šo vārdu uz tāfeles un paskatīsimies, ko programma ar to izdarīs. Es tagad varu to pārvietot pa ekrānu un novietot, kur vien vēlos. Apskatīsimies citu lapu, kurā ir vairāk teksta. Koks parkā. Kā es varētu šo vārdu izcelt? Vēl viena šīs programmas iespēja, kas ļauj to izdarīt. Viena no interesantākām lietām šajā programmā ir interaktīvie rīki. Piemēram, tie palīdz izprast, kas ir leņķis un kā tos mēra ar transportieri. Mēs to aplūkosim pēc brīža un pārliecināsimies, vai jūs varēsiet uzzīmēt 90 grādu leņķi. Šeit ir transportieris, bet tas nav tikai zīmējums, tas ir interaktīvs rīks. Ievērojiet, kā es to varu grozīt. Tagad es paņemšu zīmuli un vilkšu ar transportieri. Ievērojiet, kā tas notiek. Vai jūs varat tā izdarīt? Mums ir programmatūra Active Studio vecāko klašu skolēniem. Būtībā tā ir tā pati programma, tikai izveidota darbam ar vecāko klašu skolēniem. Prometīna piedāvā risinājumus ikvienai mācību klasei.